to esmu dienu. Es pateicos par to, ka es varu iet skolā un par to, ka man ir mācība. Es pateicos par to, ka man ir ģimene, rādi un draugi. Es pateicos par to, ka mums ir tāda iespēja dzīvot ar šīs pasaules, un pateicos, ka man ir ģimene. Es pateicos Dievam, ka man ir māma. Es pateicos Dievam, ka Dievs ir radījis šīs visas brīnumainās radības un Es pateicos Dievam, ka mēs varam iepazīt viņu, draudzēties ar viņu, uzticēties viņam. Jo viņš ir vienmēr zina, ko mums vajag, jo viņš ir mūsu radītājs. Un droši vien kādas vajadzības ar mums. Vai par ko aizlūt, vai ne? Ko tu gribi aizlūt? Es gribu aizlūt par slimajām cilvēkiem. es gribu aizlūt par tiem, kuriem nav māju. Es gribu aizlūt par visiem cilvēkiem, kuriem ir slikti. Es gribu aizlūt par cilvēkiem, kuri nespēstība. Es aizlūdzu par tiem cilvēkiem, par invalīdiem. Mēs aicinām Dievu mūsu starpā, lai viņš ir mums šodien, lai mēs uzzinām to, ko viņš vēlētos, lai mēs šodien uzzinātu par viņu vairāk. Uzticēsim Dievam šo stundu un lūgsim viņu tā, kā viņš mums ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu ādināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Mūsu tēma šodien ir pasmisko. Ko es stāstu par Jēzu citiem? Kāpēc vajadzētu par Jēzu stāstīt arī citiem, vai nepietiek ar to, ka mēs paši kaut ko zinām? Vai citi tie, kas nezina? Jā, vēl? Kas tad citas cilvēkas iepazīstināt ar Dievu? Jā. Es nezinu, kas ir Dievs, lai zinātu, kas ir Dievs un ticētu. Kāpēc vajadzētu ticēt Dievam? Kāpēc jātic Dievam? Mēs viņu neredzam. Vai ne? Bet ticam. Un es ticu, ka viņš ir. Un vēl, un kāpēc mums vajadzētu zināt? Jo viņš ir, kas viņš ir? Pasaules radītājs vēl. Jā, un viņš ir arī noteicējis par mūsu dzīvēm, vai ne? Jo daudzas vēlēšanās nepiepildās, kāpēc mēs lūdzam Dievam. Tāpat nepiepildās. Jā, viņš zina, kas mums labāk ir. Bet šeit ir jāstāsta par Jēzu. Kas ir Jēzus? Kas bija Jēzus? Viņš bija cilvēks, kurš dzīvoja tādi paši, kā mēs cilvēki dzīvoja mūsu dzīvi un piedzīvoja visus priecīgās lietas un skumīgās, tā kā tas mums dzīvē notiek, ne? Un šodien es jums iedošu karti Dieva pilsētai. Un jūs ar šo karti paskatīsimies, cik tad jūs varētu, karte varētu būt Dieva pilsētai, kurai jūs palīdzētu atsaukt atmiņā to, ko mēs esam mācījušies par Jēzu. Svarīgākos notikumus Jēzus dzīvē. Labi? Tagad šo karti, nosacīti karti šo izpētiet. Un tad darīsim tālāk.
redzams? Jēzus bija krusts. Jā. Kārdināja čūs, kaklins un maisi. Vai pārvērš? Lūdzu, pārvērš. Tad maisi pārvērš, jā? Pareizā vieta ir? Jā, tātad Jēzus kārdināšana. Tāpat kā mums dzīvē notiek dažādi kārdinājumi. Paldies. Raivo, Ripini, tu tagad. Tā, kurš tev ir? Ceturtais. Šajā attēlā ir teikts, kad Jānis Kristītājs Jēzu Kristu nokrustīja, kad nokrustīja, tad debesīs parādījās svētais gars un teica, ka Jēzus ir viņa dēls. Un visi ļaudīs brīnījās. Visam jāklausa viņš. Piekrītat, pareizi ir ļoti labi. Dārta Ripini, tu. Raivo, tu netaisni. Šajā attēlā ir redzams, ka Jēzus atdzīvināja meiteni. Viņa bija mīgs. Jā, piekrītat? Jā, malicis, paldies. Arkus tālāk. Šajā attēlā ir rādīts Jēzus dzimšana. Jēzus piedzima. Eņģelis izstāstīja, kad Jēzus ir piedzimis. Man ir 8. prieks. Lūkas 24. Kurš no tā 8? 8. zīmējums. Skaties pats. Lūkas 24. 24. Un prieks, tas ir prieks par to, ka Jēzus augšā cēlās un viņš parādījās saviem mācekļiem. Ir tā? Nē, bija tā. 7. Atvedāt, ja? Jēzus piesitā pie krusta, pēc tam augšā un celās. Ir tā. Jā, un ko viņš teica pirms savas nāves? Tēvs, tavās rokās es atdodu savu kādu. Šajā attēlā ir teikts, ka Jēzus stāstīja baznīcā par Dievu un baznīcas priesteris teica, ka viņš pilnīgi visu zina un viņu uzslavēja. Un tajā pašā brīdī vecāki viņu meklēja. Jā, cik gadu vecumā tas notika? Kad Jēzum bija 12 gadu vecumā, jo mēs nezinām par Jēzu maziņu, un tad 12 gadu vecumā ir tikai, viņš nestāstīja droši vien par Dievu, bet viņš sarunājās, un tie priesteri bija pārsteigti par viņa